Tātad, ar ko mēs sākam? Priesteris, jā, tradīcijas, augstākās zināšanas, jā, skološana, ticība, sava veida pārliecība un uzticēšanās, ka jūs ejat pareizajā virzienā, jā, ka jūs apzināties, kāds ir jūsu mērķis, kāds ir jūsu redzējums, kam jūs uzticaties, uz ko jūs varat paļauties, uz kurieni jūs ejat virzaties, jā, tad ir augstākās zināšanas. Kavas apakšā mums ir kausta pāršs, tad noteikti kaut kādas jaunas iespējas, jaunas idejas, radošums, patiesas prieks, pozitivitāte, jā. Zvaigžņu karaliene nozīmē to, ka jūs kaut kas pozitīvs, foršs, patīkams, ko jūs darat savā labā. Un zobenu devītnieks, jā. Kaut kas, par ko jūs varbūt raizējaties, varbūt jūs uztrauc tas, ka jūsu šī vēlēšanās vai šis plāns, jā, kaut kur nenostrādās, ka kaut kas nenotiks tā, kā vajadzēja, kaut kas, ka jums ir šīs bāžas, kaut kāda sava veida neuzticēšanās tam, jā, varbūt kādam no jums piespēlēts jauns mīļākais, jā, nezinu, romantisks partneris, kāds uzaicina, izrāda simpātiju jums, jā, jūs esat tur, nezinu, tur pārlieku pārstarsojušies vai ko tur, tāpat kā uzlikt kaut kādus priekšstatus par kaut kādām situācijām, un tad beigās, ka jūs neizspēlējās tā, kā jūs esat izdomājuši, tad jūs esat tāds, tad klausies, jā. Kaut kāda sava veida principi, pie kuriem jūs turaties, iespējams varētu būt, ka jums rada tikai raizes. Izaicinājums monētu desmitnieks. Vienai zīmē bija tieši tāda pati kārta, tādā pašā pozīcijā, noteikti ar to lasījumu, ar to zīmi saistīts. Jā. Tad šis izaicinājums stabilitāte un drošība saistībā ar ģimeni, ar mājām, jā, jo priesteris ir tomēr tradīcijas, tādas, teiksim tā, zināmas vērtības, tad, noteikti kādam no jums, varbūt mazai daļai, bet ir iespējams kaut kādas pārmaiņas saistībā ar ģimeni, saistībā ar drošību, ar attiecībām, jā. Jo šeit, jā, varbūt kāds uztraucās par to, kad varētu būt kaut kādi sānsoļi vai, teiksim tā, kāds cits cilvēks uzradies, jā. Un tāpēc jūs par to tagad esat baigi tā sabežījušies. Ļoti pagātne, kas iespēja nākotni, monētu trīnieks, jā, šeit viņš tā skatās, jā, viņš visu nopēta, ir ļoti uzmanīgs. Kādai daļai no jums noteikti šeit ir saistīts ar darbu, ar finansēm, sava veida pārmaiņas, jā, noteikti. Ļoti tuvu nākotne ir monētu pārš, tas nozīmē, ka ir iespējas, ir jaunas ziņas, vēlme paplašināt, mācīties, kaut ko radoši darīt, ja? Jo šis mums ir radošuma kombinācija spēcīga. Tad ir kaut kas, uz ko jūs paļaujaties, par ko jūs ļoti pārdroši, jo pagātnē, kas attālinās, ir kausu karalis, tad kaut kas ļoti patīkams un emocionāli drošs, par ko jūs bijāt 100% intuitīvi, apzināti, pārliecināti. Es nezinu, kā pareizāk izskaidrot, jā? Jo jūsu cerības un vēlmes ir zvaigžņu trīnieks, virzīšanās un došanās uz priekšu, iet tālāk, jā? Un šeit ir divi trīnieki, kas simbolizē to, ka, ir kaut kāda sava veida radošuma izpausme periods, kur jūs liekat ārā savu enerģiju, jā? Kaut kas jums ir ļoti, ļoti emocionāli paticis un bijis jums sirsniņā, jā? Tad saglabājot ticību un vīziju savam sapņam un virzīšanās uz priekšu, saņemot savu spēku un neļaujot sev, savam negatīvajām domām, jā, negatīvajai
šai te, teiksim tā, varbūt jūs sakat sev kaut kādas negatīvas lietas, jā, varbūt jūs neļaujat vienkārši noticēt saviem sapņiem, ka kaut kas ir iespējams, jā, jo jūs ieliekat savu sirdi tur iekšā, jūs ieliekat savas pūles iekšā, jūs gaidat, kad tad būs šie rezultāti, jā, un šie rezultāti būs, algas pielikums, kaut kādas jaunas iespējas, jā, būs. Noteikti noderīgi varētu būt iemācīties kaut ko jaunu, jā, kā kaut kādu lietu jūs varat pielietot savā, teiksim tā, nozarē, vai kas jums noderētu kā pašattīstībā. Jūsu iekšējie faktori ir zobenu karalis, jā, tad skaidrs redzējums, stabilitāte, drošība, nu jums ir, teiksim, tādā ziņā, ka mentāli jūs visu saprotat, jums ir viss skaidrs, jums ir, skaidrs kā diena, jā. Vienā citā lasījumā arī bija tieši paši šie karaļi izklājumā, tad tas lasījums noteikti ir arī svarīgs. Es nepateikšu no galvas, kurš bija kurš, jo es cenšos čanelot domas tajā momentā, kad es lieku kārtis, un es neatceros, kurām zīmēm es ko teicu, bet jā, noteikti spēcīga paļaušanās uz sevi, uz saviem principiem, ticība savai iekšējai balsī, savai nostājai, jā, un, protams, jā, varbūt izaicinājums te varbūt tā kā vairāk paļauties uz sevi un nemēģināt ieklausīties citos, jā, jo varbūt kāds mēģina tā kā pateikt, ka tu tur nemaz nemēģini, nemaz nesanāks, tu to nevari, ja? Tā kā iedod tev papildus neticību sev un saviem spēkiem. Tu tā kā domā, ko es varu, es gribu iet darīt, klausies, kas būs, ja tu, nezinu, piemēram, saplīsīs tā mašīna, ja? Ja tiešām viņi saplīsīs, ko tālāk, ja? Un tas vienkārši tā kā rada tādu atpakaļ soli, kaut gan jāiet tikai uz priekšu. Jā. Ārējie faktori, jā, neizlēmība, un es teiktu noteikti norobežojies no citiem cilvēkiem, no apkārtnes trokšņiem un mēģini ieklausīties sevi, jo šeit tiešām ir jāpieņem lēmums, kā virzīties tālāk uz priekšu. 100%. Divi divnieki, divi trīnieki, noteikti izvēles par paplašināšanos, par vēlēšanos vai nu mainīt darbu, vai kaut kur plānot komandējumā aizbraukt, vai ceļot, vai vēl papildus kaut kādu ienākumu, ja? Nu šeit ir tiešām tāda izvēle, kā ko darīt, kam uzticēties, ja? Un šīs bailes ir, jā, paļauties uz sevi, paļauties uz citiem, vai, teiksim tā, nav skaidrs, saprašanas, vai, teiksim tā, šis pieņemtais lēmums, vai šī rīcība, vai šis cilvēks tā kā būtu līdz galam patiess, jā. Neatkarīgi no situācijas, jūs skaidri apzināties, ka ir jāmeklē kaut kāda dziļāka jēga tajā visā, ko jūs darat. Un gala rezultātā, Zišļu karalis, jums ir 3 karaļi, jā, šeit ir, karalis pats par sevi ir augstākā pakāpe, jā, karalis tie jau ir sasniegumi. Pagātnē jums ir sasniegumi emocijās, tagad jums ir sasniegumi jūsu mentālajā, ne sfērā, bet mentālajā apziņā. Un gala rezultātā jums būs sasniegumi jūsu enerģijā, jūsu darbā, jūsu draivā, jūsu pozitivitātē, jūsu enerģijā, vēlmē iet, darīt, cīnīties, jā. Ja šis ir darbs, ja šis ir izdevīgs piedāvājums, un ja ir kaut kādas bailes, ko darīt, kā tagad, jā, ļoti mazai procentu daļai šeit arī noteikti ir izvēle starp došanos projām, braukt, atstāt ģimeni un pārvākties, jā. Ar 3 karaļiem es domāju, ka šeit nav ko lieki diskutēt, nav ko lieki pārdzīvot, mēģināt, atturēt sevi. Ja šeit ir iespēja un izdevīgums tiešām iegūt labu darbu, labu iespēju, pārmaiņas, ir noteikti jāņem. Ir jātiek skaidrībā, ar ko darīt tālāk, kādu lēmumu pieņemt. Jā. Protams, ka šo visu
padara grūtāk ģimene, jā, cilvēki, ar kuriem esam kopā, kuriem mēs uzticamies, uz ko mēs paļaujamies. Bet ja mēs gribam virzīties uz priekšu un strādāt pie mūsu panākumiem, uzticēties, paļauties uz savu sirdi, viss ir iespējams, pilnīgi visu var sasniegt. Es gribētu būt strēlnieks, ak Dievs! Forši, ārprāts, ļoti spēcīgs lasījums. Ļoti. Mīļie strēlnieki, bomba. Novembrī jūs panāksiet, iegūsiet visu, ja jūs spēsiet izlemt un rīkoties pareizi, paļauties uz savu prātu, ielikt iekšā savu darbību un vadīties pēc savas sirds. Vadīties pēc savas sirds. Kausu bruņinieks. Tieši tā. Mīļie strēlnieki. Fantastiski, lai to veicās. Izstāst, ka novembris tev būs bomba.